Nu, pastāst, kas ir badmintons, kas ir tās spēles ideja, kas viņā ir jāizdara? Ir badmintona bumbiņa, rakete, un tev ar raketes palīdzību jādabū badmintona bumbiņa laukumā, pretinieku pusē. Taču abi divi ar labo spēlēm. Labroči, jā. Jā, ar kreiso paņemat šitā te, un tad jūs tā kā no augšas vairāk aptvert. Labroči vienmēr labākā ir izteikti priekšā. Tā kā visas bumbiņas, kas jums ir priekšā, jūs vienmēr ejat ar labo kāju. Ja? Nekad nav kreisā, jo to sapratīs ar laiku, kāpēc ar kreiso ļoti neērti. Pie pirmā kritiena droši vien tu sapraties. Ja krīt, tad ir uzreiz līdeciņa ar galvu priekšā. Servi no lejas vienmēr, ja? Šāda te. O, ļoti labi sanāca. Lūdzu, ej no manis tālāk. Nesagaidi no lejas, mēģini no augšas sist. No augšas? Negaidi, kamēr viņi te atnāks. Bet atnāks. tāda man jāiet tuvāk, man uzreiz jākustās ir. Pamēģini stiprāk. Kas par stiprāk tev teica? Sabies! Pagad, cik ātri var aizsist šito bumbiņu? Nu, pāri, ja tāda riktīgi gremda sanāk, pāri 300 km. 300 km? Vispār rekords ir pāri 400. Ja mēs varētu dabūt pat degot 300 km stundā, šobrīd tev ir iespēja. Tagad sāksies, viņam brilles nav, viņam tur kaut kas vēl, zeķes nav īstās, krēkls pa īsu, bārda pa garu. Skrien! Skrien tev teica! Tehniski es teiktu, tas vispār ir viens no grūtākajiem sporta veidiem, tas pats arī fiziski. Man nav iemesli nepiekrist. Nē! Tev bija iespēja, tev bija jāpabeidz pie tīkla. Sit lejā. Uz leju. Gandrīz vēlreiz. Nē. Piekusi. Viņš piekusi. Nē, nepiekus, man jāsasien, kurpes ir. Šitie ir tie paņēmieni, es zinu. Mēs ar Tomu tagad līdz 21 punktam spēlēsim un noskaidrosim, kurš ir badmintona pavēlnieks. Tu turpini servēt. Jā, labi, 1-0. Sāka 1-0, es turpinu, jā? Es tev iedošu handikapu un tad es piedāvāšu uz naudu. Yeah! Ai. Būs grūti pēcpusdiena. Plāts! Kaut kāds pārtraukums jāņem vai es nezinu kas. Cik reizes tu esi spēlējis? Es? Jā. Es vasarā saku spēlējis. 3 mēnešus, 30 gadus, jā? Okay. Tīkls pagalmā un daudzies pāri. Jā, aiziet, mēs esam šeit, lai spēlētu. Es gribu mājās. No 10 uz mazāk neesam. Lai piedod, kas var piedod, tas ir ļoti necienīgi, kā es iztrašu, bet tā ir. Man liekas, es gribēšu izdzēst tavu telefonu numuru pēc šiem viens. Nu, tā beidzot, maisam, gals būs vaļā. Tagad gribu mājās. Piesprādzējies. Wow! 2-5, 15-2. Mēs vienkārši pirms tam iesildījāmies tenisā. Un viņš man vinnēja, tas mani motivēja šodien. Ai. Tev ir mača bumba 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Comeback! Un lielajā rezultātā arī mēs nākam atpakaļ. Nu, izmantojot prāvnieku frāzes, ja mēs turpinātu spēlēt, es uzvarētu. Jo es tikai tagad noķēru spēles ritmiņu. Nu, Tom, es domāju, ka šodien mēs esam sapratuši, ka tu esi badmintona meistars mūsu dotā. Bet nekas, es uzvarēju tevi 21-10, tas ir pats svarīgākais šodien. Jā, bet šis ir sporta veids, ko noteikti. Nu, es katrā ziņā ieguldītos, nopirktu sev, ģimenei, gan raketes, gan bumbiņas. Iesvīst var, uzteisties var. Kalorijas padzenās. Ļoti foršs sporta veids, ko katram pamēģināt.